Esiet sveicināti! Piedāvājam Kurzemes televīzijas sagatavotās ziņas no Ventspils šodien Starptautiskajā sieviešu dienā. Studijā Solvita Demante. Ventspilniecei Ievai Ozoliņai šobrīd būtu 14 gadu. Dažas dienas pirms savas dzimšanas dienas viņa mira Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā no sirds mazspējas. Ievas vecmāmiņu Ventspilī pārsteigusi ne tikai baisā ziņa par mazveitas nāvi, bet arī fakts, ka, lai mazmeitu apbedītu dzimtenē, neviena no Latvijas valsts institūcijām nav gatava sniegt palīdzību. Vakar Ventspils pilsētas dome meitenes mirstīgo atlieku transportēšanai uz Latviju piešķīra 1000 latu. Tā ir tieši puse no nepieciešamās summas. Kad mazajā Ievai bija pusotrs gads, viņu sāka audzināt vecmāmiņa. Tāpēc divi tik šokējoši bija saņemt ziņu no Londonas par to, ka mazmeita ciemojoties pie mātes Anglijā mirusi no sirds mazspējas. Bijusi leikmita un ļoti smaga un izsaukuši bija ātros. Un tie ātri atbrauca, aizved līdzi, un viņai sirds bija apstājusies. Viņai vienreiz jau te bija tā, ka mēs izsauc ātros, ka viņai bija jau sirds neapstājusies vienreiz jau. Un tagad šī bija otrā reize, un nevarēja neko darīt. Viņi mēģinājuši bija reanimēt un ko tur. Ieva nebija tas audzināšanā vieglākais bērns. Mācoties 6. vidusskolā nācās cīnīties gan ar nesekmību, gan klaiņošanu. Paralēli tam iestācies tiesas process par to, kas īsti ir Ievas aizbildņi. Māte, kas nekad Ievu nav audzinājusi, tēva jaunā ģimene vai vecmāmiņa. Ir tā, kā viņš ir. Mammīte dzēra, mammīte. Tā, mēs ar dēlu viņu audzināja, kamēr dēls sakā. Sameklēja sev otru pusi. Tad Ieva nevienam vairs nebija vajadzīga. Jauna ģimene vairs nebija vajadzīga. Es jau mēģināju visādi, gan veidu, gan sekoju, bet viņa iet iekšā un kāķi izvelk viņu ārā un tā skolā. Tur bija visādi tie gadījumi, bet ar to viss ir jācīnās tādēļ, jo nav jāņem bērns nost, ja? Būtībā, ja es viņu ir izaudzinājis, ja es būtu tur kaut kādu vai cērai, tur vai kaut kas tam līdzīgs, bet ne, man jau nekā nav, man tikai bērni. Es pats savus 1,5 izaudzinājis, kā teikt, un šo es audzināju. Reku te ievuciši. Tā ir man Ieviņa, jā. Tā es viņu izlaidu gan dārziņā, gan skoliņā. Reku te viņa ar mammu vēl ir kopā. Tas bija pirms tam. Pirms tam mamma aizgāja vispār. Kamēr norit tiesas, vecmāmiņa nolēmusi 13-gadīgo Ievu aizvest uz Angliju, līdz noskaidrojas, kurš īsti ir aizbildnis un kur Ieva īsti dzīvos. Ieva ar nepacietību gaidījusi atgriešanos mājās. Ieva raksta: Sveiki, es gribu ļoti atpakaļ pie Omes, es negribu citur dzīvot. Man ar varu aizved uz krīzes centru. Es apsolos būt laba un klausīga, es esmu drošā vietā, paēdus, apģērbusies. Lūdzu, dariet visu, lai es tiktu pie Omes atpakaļ. Es Omi mīlu un gribu pie Omes, Ieva. Ievas Ozoliņas nāvi uzrāda vēl kādu nepilnību. Latvijas valsts nav spējīga parūpēties par saviem maznodrošinātajiem pilsoņiem ārkārtas situācijās. Mirstīgu atlieku transportēšanai vajadzīgo naudu atteikusi gan ārlietu ministrija, gan sākumā arī Ventspils dome, jo šādiem termiņiem nauda nav paredzēta. Vecmāmiņai ir viena naktsarga alga un nekādu tiesību lemt par mazmeitas likteni likuma priekšā, jo viņa oficiāli nav aizbildne. Ventspils pilsētas dome 2012. gadā 22. februārī saņēma Ventspils pilsētas bāriņu tiesas vēstuli par abedīšanas formalitāšu kārtošanu un abedīšanas izdevumu sekšanu, kurai klāt bija pievienot Latvijas vēstniecības Lielbritānijā vēstule par Ievas Ozoliņas abedīšanu. Maija Ozoliņa būtu gatava ilgtermiņā sekt valsts izdevumus, kas saistīti ar Ievas Ozoliņas nogādāšanu Latvijā. Izvērtējot radušos apstākļus un normatīvu aktu normas, kas regulē ārvalstīs mirušo Latvijas pilsoņu nogādāšanu Latvijā, Ventspils pilsētas dome lūdz nodrošināt un veikt visas nepieciešamās darbības, lai mirušo Ievu Ozoliņu nogādātu Latvijā. Pilsoņi tomēr ir valsts aizsardzība, bērniem ir prioritāte. Kāpēc tā? Te taču ir rakstīts, ja? Kā bērnu tiesība aizsardzības likuma noteikts, ka tiesiskās attiecībās, kas skar bērnu tiesības un intereses, ir prioritārs. Un no minēto normatīvu aktu normām izriet, ka Latvijas Republiku pilsoņus intereses ārvalstīs aizsargā Latvijas valsts, un valsts pienākums ir sniegt palīdzību ārvalstīs ārkārtas situācijā nonākušiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Kāda nozīme, ka es esmu Latvijas pilsoņi? Kad Ieviņa bija Latvijas pilsoņi? Kāda nozīme tam? Pēc tam, kad palīdzību bija atteikuši visi, Maija Ozoliņa griezās pēc palīdzības televīzijā. Tad tika atvērts ziedojuma tālrunis, portālā Ziedot LV, un Ventspils domē tika pieņemts ārkārtas lēmums piešķirt pusi no nepieciešamās summas – 1000 latu. Es taču solīju to bērnu pārvest mājās, kā es to nepildīšu.
Kamēr Ievas mirstīgās atliekas joprojām atrodas kādā no Londonas morgiem, Maija Ozoliņa skaita katru saņemto latu. Viņa taču bija apsolījusi mazmeitai, ka atvedīs to mājās. Ja vēlaties palīdzēt, vecmāmiņas tālruni redzat ekrānā 28 46 37 81. Šis ir tikai viens no nedaudzajiem gadījumiem, kas aktualizējas Latvijas pilsoņiem izceļojot no valsts. Kamēr citviet Latvijā vēl tikai tiek spriests, kā gatavoties atkustim un pavasari iespējamajiem plūdiem, Vēnspilnieki turpina novērst februāra plūdu sekas. Visu šo nedēļu darbojas komisija, kas izbrauc apskatīties tos gruntsgabalus, kuros ūdens līmenis sasniedz dzīvojamās ēkas. Pārventātā ir teritorija blakus viaduktam, pilsētas kreisajā krastā Miera, Baldonis un Zlēku ielas. Kopīgi komisija novērtējam, uzmēram un sastādām arī, cik tie zaudējumi varētu būt šo te pamatā grīdu remonts un grīdu nomaiņa, un virzīsim tālāk jau izskatīšanai domē. Ziemā vispār aizsalst. Pat cik tas grāvīts ir sekls, un tagad caurteces trūbas ir iesēdušies iekšā gruntī, viņas gandrīz trešā daļa ir iesēdusies gruntī iekšā, tā caurtece ir maziņa. Un šogad arī uzsala, kad ledus aizsalciet, pilnīgi tas trūbas gals bija aizsalciet, kur ūdens var notecēt. Paldies arī Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, kur ļoti atsaucīgi nāca palīgā visiem pārējiem dienestiem, kur strādāja tanīs dienās un pārsūknēja ūdeni uz kanalizācijām. Izskatīts tiek visas sūdzības, kuras pašvaldības saņem pa domas karsto telefonu vai komunālajā pārvaldē. Rīt piekdienā rezultāti tiks apkopoti. Tiem, kuru dzīvojamajās mājās ūdens ir nodarījis reāls postījumus, tiks sniegta pašvaldības materiālā palīdzība. Šobrīd netiek šķirot nekādā veidā, vai tas ir maznodrošināts vai kāds. Cilvēks, ja viņam iekšā mājā ir bijis ūdens, tad mēs to faktu fiksējam. Un par to tiks sastādīts attiecīgs kopējs ziņojums. Iedzīvotāji apgalvo, ka plūdi sākušies pēc tam, kad izjaukta vecā drenāžas sistēma. Tātad pirms Eiropas fondu atbalstītās ielu būvniecības programmas. Speciālisti šīs aizdomas neapstiprina. Nevarētu piekrist apgalvojumiem, ka nebija nekādas tur dabas stihijas, ka tā viss ir kaut kādā tur būvniecības kļūda, vai nolaidība, vai tam līdzīgi. Tam es nevarētu piekrist. Vecā sistēma notiek ūdeņi, visi tecē prom uz grāvi pār pa Zlēku ielu. Un tad, kad Zlēku iela rekonstruē, viņi paņem tas trūbas viss mūs izrāva ārā, tie nav projekta ierakstīti nekur, izrāva ārā, un tagad mēs dzīvojam vannā. Izbūvējot ielu, kaut kāda pamainās, kaut kāda iela augstuma noteikti, un arī šīs te meliorācijas sistēmas, bet jāņem vērā tas, ka šīs meliorācijas sistēmas, viņas viss ir saistīts, tas meliorācijas sistēmas viss ir vienā tīklā, un būtībā, kā jūs redzat, arī šeit uz ielas, ir viens īpašums, tam seko nākamais, ir viena iebrauktuva nākamā, viens varbūt tas būs savu iebrauktuvu iztīrīs, attīrīs, otrs nebūs attīrīs, līdz ar to tur ūdens cauri neies, šis ūdens līmenis celsies atkal tajā īpašumā, kurš varbūt ir tīrīs, tāds viss saistīts lietas. Kā stāsta būvinspekcijas vadītāja Ingrīda Eklone, problēma sākusies no brīža, kad Latvijā ievies privatizāciju. Cilvēki aizbēra grāvjus, kas šķērso zemes gabalu teritoriju, izvēloties grāvju sistēmu gar žoga malu. Citviet padomju laikos vairāk kārt pacelts ielas segums, bet telefona un televīzijas komunikācijas iebūvētas vēl vecā seguma augstumā. Tagad šo ielu līmeņus ir neiespējami samazināt, lai gan to dara atsevišķos jaunizbūvējamo ielu posmos. Ir kaut kādi šaurie punkti, kuriem vēl, acīm redzot, šajā pavasarī būs jāiet cauri, vēl rūpīgi jāizpēt un jāizskat, kuri varētu būt pa iemeslu, kur kādreiz var bremzēties, šī te ūdens notece. Apsekojot situāciju pilsētā, vēlreiz tiek pārbaudīts, vai maznodrošinātajiem Vēnspilniekiem ir iespēja virszemes ūdeņus novadīt grāvjos. Cilvēkiem ar veselības problēmām nepieciešama ne tikai ārstēšana, bet arī atbalsts, kas ietver sevī informācijas pieejamību, juridisko palīdzību, atbalstu konfliktu risināšanā. Līdz šim to sniedza pacientu ombuds, uz kura bāzes Vēnspils slimnīcā izveidots jauns nodibinājums – pacientu atbalsts. Sīkāk par to nākamajā sižetā. Vēnspils slimnīcā jau kādu laiku darbojas pacientu ombuds. Tomēr daudziem klientiem šis vārds šķiet nesaprotams un pat biedējošs. Viņam tā kā liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kur tā kā sūdzēties varbūt, nezinu, mazliet cilvēku bija nesaprotams šis vārds, un arī nesaprotam bija tā varbūt arī tā misija, ko viņi tieši sniegs. Bet tie cilvēki, kur izmantoja, tiem
tiešām varējām palīdzēt. Iveta Ķēniņa ar slimnīcas vadības atbalstu nolēmusi radīt jaunu nevalstisko organizāciju, kuras darbība būtu plašāka un arī uzdevumi nedaudz atšķirtos. Mēs esam izveidojuši Ventspilī atsevišķu nodibinājumu jaunu, kurš nodarbosies tieši ar šīm pacientu informēšanas, tām visām komunikācijas problēmām, kas ir slimnīcā vai poliklinikā. Ne tik vienkārši tās būtu kādas problēmas, bet arī mēs arī nodarbosimies vairāk ar veselības veicināšanu, tieši palīdzēsim cilvēkiem sameklēt viņiem piemēroto pakalpojumu. Nodibinājums pacientu atbalsts sniegs medicīnas darbiniekiem un pacientiem konsultācijas dažādos jautājumos, izskaidros pacientiem viņu tiesības un pienākumus. Tiks rīkot arī informatīvie pasākumi. Nākamēnes šai organizācijai būs arī sava interneta mājaslapa. Sadarbībā ar Ventspils biznesa inkubātoru esošo firmu esam noslēguši sadarbības līgumu un mums izstrādās mājaslapu, kurā varēs arī būs pieejams iedzīvotājiem šī diskusijas par veselības aprūpes jautājumiem. Varēs uzdot savus jautājumus un saņemt arī atbildes un arī sniegsim arī informāciju par to, kā labāk apmeklēt ārstu, piemēram, arī par juridiskiem jautājumiem un dažādu veidu konsultācijas. Pacientu atbalsts – tā būs ne tikai iespēja iesniegt savus priekšlikumus un risināt neskaidras situācijas, varēs arī izteikt pateicību konkrētam ārstam vai kādam citam medicīnas darbiniekam. Protams, arī pateicības, kas ir ļoti svarīgi. Ja iedzīvotāji šīs pateicības izsaka ārstiem, mēs viņus varam tieši ārstam arī nodot, lai viņš saņemtu tieši rokās šos labos vārdus. Iveta Ķēniņa apmeklētājus pieņem otrdienās no 10 līdz 12 Ventspils slimnīcas bibliotēkā, bet var arī zvanīt pa tālruni 29 41 87 95. Par šo telefonu jūs varat zvanīt darbdienās no 9 līdz 5. Vai arī atnākt, vai arī norunāt kādreiz, piemēram, tikšanos, kad nav iespējams no mājām izkļūt vai kā. Mēs varam visu sarunāt, mēs varam aizbraukt un palīdzēt atrisināt kaut kādu sasāpējušu jautājumu. Laikā, kamēr Iveta darbojās pacientu ombudā, izdevās atrisināt vairākas konkrētas problēmas. Piemēram, kāda pacienti tika pie valsts kompensējamajiem medikamentiem. Tur bija ļoti mazas kvotas, un cilvēki, kas bija noteikts valstī, ka konkrētai saslimšanai kaut kāda medikamentu grupā ir kādiem 10 vai 12 cilvēkiem tikai no visas valsts ir pieejami šie kompensējami medikamenti. Un bija Ventspilī viena pacienta, kurus mēs intensīvi sarakstoties ar veselības norēķinu centru, ar šīm iestādēm, ar ārstējošo ārstu, mēs panācām, ka viņi dabūja šos medikamentus. Pacientu atbalstā var arī uzzināt, kāds atbalsts Ventspilī pienāks maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sliktā ziņa ir tā, ka šis sociālais spilvens, drošības spilvens, kas bija maznodrošinātām personām, kur bija ienākumi līdz 120 latiem mēnesī un līdz 150 latiem mēnesī, šis pakalpojums valstī ir atcelts. Jo šobrīd jau ir jūtams, ka cilvēki mazāk apmeklē ārstu un mazāk arī, tiešām arī es domāju, tas atsauksies uz veselības aprūpi visā kopumā. Pēc izglītības Iveta ir juriste, bet arī medicīnas sfēra viņai ir tuva un palīdzēt cilvēkiem dzīves aicinājums. Man ir ļoti tuva medicīna un man šī palīdzības sniegšana un tā, kad es varu kādam palīdzēt, man tiešām tādu, morāli gandarījums sniedz. Man ir tiešām tāda, patīkama pozitīva sajūta, ka es varu palīdzēt cilvēkam. Jau šobrīd slimnīcā ir pieejama informācija, ar kuru iepazīstoties uzzināsiet, kā pareizi apmeklēt ārstu, kā sūdzēties vai izteikt savu viedokli par medicīnas darbinieku. Var uzzināt arī par bezmaksas apdrošināšanu un par ģimenes ārsta konsultatīvo telefonu. Ventspils slimnīca parakstījusi sadarbības līgumu ar Ventspils augstskolu par slimnīcas datorsistēmas racionalizāciju. Šo darbu veiks studenti Sergeja Hirkeviča vadībā. Sīkāk par to nākamajā sižetā. Šis notikums, līguma parakstīšana starp Ventspils slimnīcu un augstskolu, ir vēsturisks, tā uzskata augstskolas rektors. Pirmo reizi divas nozīmīgas Ventspils iestādes, kuras atrodas uz vienas ielas, atradušas saskaras punktus. Šī jaunā sadarbība ārstus atbrīvos no bezgalīgajiem rakstu darbiem. Mūsu priekšlikums bija, ka mēs varētu sadarboties ar studentiem, un lai viņi varētu iegūt kādu praksi, arī tīri praktiski veicot programmēšanas darbus, kas būtu noderīgi arī tālāk nākotnē, tad izveidot atsevišķu datorprogrammas, datorsistēmas arī priekš slimnīcas. Tas ir arī tas, ko mēs sagaidām, kad studenti, kas ir piekrituši sadarboties, izstrādās mūsu darba procesam nepieciešams datorprogrammas, kur šobrīd
kādas mums šobrīd nav un kur mēs izmantojam dokumentus rakstot ar roku. Tas ir gan medikamentu pieprasījuma aprite, gan kancelē saimniecības preču pieprasījuma aprite, par cik mums slimnīcā ir daudz struktūra vienības, tāpat filiāli mums ir Talsos, lai varētu mēs operatīvāk apmainīties ar datiem, tad mums ir nepieciešams šādas elektroniskas sistēmas, datorsistēmas, kur varētu veikt šo datu apmaiņu un uzskaiti. Tas arī palīdzētu mūsu darbiniekiem ekonomēt laiku uz nevajadzīgu dokumentu rakstīšanu, jo mūsu darbā slimnīcā ir ļoti daudz dokumentu, daudz medicīniskās dokumentācijas, un katrā šai dokumentā ļoti daudz informācijas atkārtojās, un mūsu personāls to dabūna rakstīt katru dienu ar roku, un ja būtu šīs elektroniskās datorsistēmas, tad daļa šīs informācijas jau būtu automātiski, elektroniski. Tāpat mums tas palīdzētu dažādas statistiskās atskaites sagatavot. Šo darbu realizēs brīvprātīgie studenti, ar kuriem arī noslēgti individuālie līgumi. Mēs nekad nepiesaistām cilvēkus, kas nebrīvprātīgi. Mēs sludinājam aicinājumu piedalīties šajā projektā, un cilvēki atsaucas, jo viņi uzskata, ka tas ir pietiekami interesants projekts, un tas varētu būt derīgs viņu tālākai profesionālai izaugsmei. Tā ir jāuztver kā praksa, jo kaut kur mēs no sociālisma esam mantojuši tā domāšanu, ka visu vajag darīt bez maksas, un tad atkal mēs skrienam otrā grāvī. Ja? Man samaksājot par jebko, jā, tikai tad es strādāšu. Šajā gadījumā es jau teicu, tā studentiem ir laba prakses vieta, laba iespēja apliecināt sevi, un tas nav tā, ka tagad tur dienām ilgi, mēnešiem ilgi vajadzēs kaut ko bez maksas darīt. Nē, ir lietas, kas jāuztver kā iespēja, un šī ir iespēja. Būs arī palīgi. Viens no tiem Ventspils digitālā centra vadītājs Egontis Palāns, kurš gatavs dalīties savās zināšanās un konsultēt studentus. Man ir 20 gadu pieredze medicīnas informācijas tehnoloģiju attīstībā, un Hiļkevičs kungs arī ir mūs aicinājis, lai mēs piedalītos, nodot šo savu pieredzi, lai šeit nav jāizgudro vēlreiz no jauna velosipēds. Noteikti to mēs arī darīsim. Galvenais uzdevums ir saistīts ar vienotas informācijas sistēmas izveidošanai Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīcai. Mūsdienu informācijas sistēma ir pietiekami sarežģīts komplekss, un dotajā brīdī slimnīca eksistē šī kompleksa sastāvdaļas. Tas nozīmē atsevišķas informācijas sistēmas, kas strādā, tā var pateikt, risinot lokālos uzdevumus, bet starp kuriem neeksistē informācijas apmaiņa. Un līdz ar to veidojas nepieciešamība aizpildīt vairākas reizes vienus un tas pašus dokumentus un tā tālāk. Mūsu uzdevums ir integrēt visas tas sistēmas kaut kādā vienotā kompleksā. Studenti jau ir apņēmības pilni uzsākt darbu, lai gan tas nav no vienkāršajiem. Šādas informācijas sistēmas attīstība ir, protams, ļoti apjomīgs projekts. Tas ir gan naudas, gan resursu izteiksmē liels, un pats galvenais, viņš prasa ārkārtīgi pārkārtot slimnīcas darbu, ko sākumā varbūt vismazāk arī novērtē. Tieši no tā ieguldījuma, viedokļa, jo nevar, izmantot datoru, lai to darbu, kāds viņš ir tanī brīdī, vienkārši automatizētu. Tieši otrādi dators ir jāizmanto, lai to darbu padarītu efektīvāk, un līdz ar to mainās arī šī darba organizācijas metode, darba izpildes metode. Tas nav elementārs uzdevums, bet tas, protams, nav arī neatrisināms uzdevums, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši neuzņemtās šādas saistības, bet es domāju, tas ir augstskolai nozīmīgāks, tas ir tieši studentiem, lai pamēģinātu sevi praksē, risinot reālus uzdevumus, un kā jau es savā uzrunā teicu, lai iegūtu arī pozitīvus atzīmes savā CV. Ja studentiem šī sadarbība ir veids, kā gūt pieredzi, tad ārstiem veiksmīgas projekta realizācijas gadījumā būs iespēja ieekonomēt laiku, kuru tie varēs veltīt pacientiem. Atvainojamies skatītājiem par tehnisko kļūmi 5. marta ziņu izlaidumā, kuras dēļ viens no sižetiem tika parādīts ļoti sliktā kvalitātē. Sižetu par basketbola kluba Ventspils spēlētāju iesaistīšanos 2. pamatskolas mācību procesā piedāvājam vēlreiz. I grab the ball, I shoot, I score. I love this game. It's so much fun. The teacher scored, but hey, we won. Ideāli! Spēlētājus skolas vestibilā sagaidīja pārsteigums. Kāds no Ventspils 2. pamatskolas audzēkņiem tik ļoti vēlējās iegūt savu auku autogrāfus, ka bija iemācījies dzejoli par basketbolu angļu valodā. Viņu atbalstīja arī sporta skolotāja Anģelika Šilberga, kas aicina basketbola kluba Ventspils spēlētājus ciemoties skolā visai regulāri.
Šodien norisinājās 2 angļu valodas stundas. Samuels Vilards, Stīvens Grejs un Tots Abernetijs izskatījās manām uztraukušies, iepazīstoties ar saviem jaunajiem klases biedriem. Samuela un Stīvena pirmais uzdevums bija palīdzēt savām komandām atbildēt uz jautājumiem par basketbolu angļu valodā. On the court, how many players? On each team. Close. 5. Yep. Nice. Good job. Viņiem ļoti labi padodas. Bērnu angļu valoda ir daudzreiz labāka par manu latviešu valodu. Esmu patīkami pārsteigts, cik labi viņi prot angļu valodu, jo ir grūti tā vienkārši iemācīties svešu valodu. Es nemaz tik daudz viņiem nepalīdzu. Viņi paši tāpat jau daudz zina. Mums veicas diezgan labi, jo man te komandā ir gudri bērni. Veicas labi. Izskatās, ka viņi daudz zina par basketbolu. Man pat liekas, ka viņi zina vairāk par mani. Todam Abernetijam pirmais uzdevums bija uzzīmēt savas emocijas un par tām pastāstīt saviem klases biedriem. Šodien es jūtos laimīgs. Tā ir domāta smaidīga sēņa. Šodien esmu laimīgs būt skolā. Jums visiem labi padodas angļu valoda. Galvenais ir trenēties runāt un būt pārliecinātiem, kad runājat un neuztraukties. Amerikas Savienotajās valstīs man bija jāiet skolā un reizē jāspēlē arī basketbols. Ja atzīmes nebija līmenī, tad nevarēja spēlēt basketbola komandā. Tāpēc ir svarīgi apmeklēt stundas. Kas ir pats grūtākais? Saprast, ko viņš runā vispār. Un tā kā viņa valoda izteiks. Bet jūs jau angļu valodu mācāties skolā, vai šis ir savādāk? Viņam mazliet varbūt savādāk ir runājot. Kā jūs tiekat laukā no situācijas, jūs nesaprotat? Kaut kā pārējie mēģina saprast, un, piemēram, ja es nesaprotu, pārējie mēģina kaut kā saprast to. Vai jūs bijāt uztraukušies, jo zinājāt, ka nāks pirms ciemos basketbolis? Protams, esmu uztraukusies vēl joprojām. Svešu valodu mācīties viegli. Tā mēs mācāmies katru dienu. Protams, ka viņi viegli iemācīties ar labu skolotāju. Vai jūs uztraucāties, kad uzzinājāt, ka pie jums nāks basketbolis ciemos? Sākumā ne, bet tagad ir tāds neliels uztraukums. Bet kādi tad skolas laikā bija paši basketbolisti? Jā, es biju diezgan labs skolnieks, bet tādā vecumā, kā ir šie bērni, mums viss notika angļu valodā, nebija svešu valoda. Tas ir vieglāk, jo šiem bērniem jau tagad jāmāk 2 valodas. Tas gan ir grūti. Labākais skolas laikā bija pavadīt laiku laukā ar draugiem un starpbrīži. Es nebiju parasts skolnieks, man gribējās, lai ir jautri. Bieži vien domas novērsās, es daudz sarunājos, dažreiz nepievērsu uzmanību mācībām. Bet beigās viss bija kārtībā. Dažreiz skolotāji teica, Stīven, kas tev atkal šķiet tik smieklīgs, ko tu smejies? Tad man bija jācenšas paskaidrot, bet nekad neizdevās. Lai gan šīs bija angļu valodas stundas, Kurzemes televīzija vēlējās noskaidrot, kā ārvalstu basketbola spēlētājiem veicas ar latviešu valodas apguvi. Es esmu apguvis. Kā tev iet? Labi. Un kā tev? Ļoti labi. Paldies. So, I learned just a little bit. Obviously, lūdzu, paldies. Paņa bumba. Some basketball lingo, I guess. Davai. So, it's not pure Latvian. I know, it's not. It's a little Russian. Ventspils amatu mājas izstāžu zālē ik mēnesi aplūkojama jauna ekspozīcija. Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa bija klāt brīdī, kad viesi no tālās Jakutijas iekārtoja izstādi par mamutiem, kuras atklāšana plānota 13. martā. Ventspils amatu mājas izstāžu zāles centrālo daļu aizņem milzīgs mamuta skelets. Tas ir unikāls eksponāts, kāds Ventspilī ir pirmo reizi. Šī izstāde ir unikāla. Mēs to atvedām no Jakutijas. Eksponāti ir no Jakutijas Zinātņu akadēmijas. Uz Latviju esam atveduši 9 eksponātus, pilnīgi unikālus. Tās nav mulāžas. To vecums ir vidēji 30,000 gadu. Ventspils un novada iedzīvotājiem šī ir unikāla iespēja ieraudzīt un pieskarties šai vēstures daļai. Pagaidām Latvijā šī izstāde bijusi aplūkojama vien Rīgā. Notiek sarunas par to, lai unikālos eksponātus parādītu vēl kādā pilsētā, pirms tie dosies tālāk uz Eiropu. Idejas autors ir Inokentijs Platonovs, Jakutijas republikas pārstāvis, kurš šobrīd, diemžēl, te nevarēja piedalīties. Tas ir viņa nopelns, ka izstāde atvest uz Latviju. Jakutijā mamutu un citu to līdzgaitnieku atliekas tiek bieži atrastas, it sevišķi pēdējā laikā, jo pateicoties globālajai sasilšanai, kūst mūžīgais sasalums. Скелеты вообще находятся очень редко.
находятся отдельные кости. Skeletus vispār atrod ļoti reti. Pārsvarā atrod atsevišķus kaulus, bet viena eksemplārā visu skeletu vienkopus, tas tiešām ir retums. Ir apbrīnojami, ka šis mamuts tika atrasts Jakutijas centrālajā daļā, kur sasalums nemaz nav tik spēcīgs. Šo atrada netālu no galvaspilsētas Jakutskas, apmēram 100 km attālumā, praktiski ciemata vidū. Tomēr līdz mūsdienām šīs vēstures liecības saglabājušās tikai pateicoties sasalumam. Arī Baltijas teritorijā atrast atsevišķu mamutu kauli, bet tā kā šeit ir pilnīgi savādāks klimats, tad tie arī ir vienīgie šo seno laiku liecinieki. Atrast kaulus, tas ir tikai sākums. Lai tie kļūtu par izstādes eksponātiem, nepieciešams daudz laika. Процесс именно раскопок. Izrakuma process ir šāds. Pārsvarā atrod vietējie iedzīvotāji, mednieki, zvejnieki, upju un ezeru krastos, jūras krastā. Tad tiek ziņots attiecīgajām iestādēm, Jakutijas Zinātņu akadēmijas mamutu faunas pētniecības nodaļai. Un tad ceļā dodas ekspedīcija. Atrastās atliekas uz vietas tiek rūpīgi pētītas, tiek ņemtas visas iespējamās analīzes, tiek veikta arī radioaktīvā oglekļa analīze, lai noteiktu laiku, kad dzīvnieks ir gājis bojā. Pēc tam viss atrastais tiek vests uz centru, lai to pētītu laboratoriski. Pie šī konkrētā skeleta pētnieki strādājuši vairāk nekā 5 gadus. Savukārt Japānas zinātnieki veic pētījums ar mērķi nākotnē mamutus klonēt, bet pagaidām nāciet aplūkot mamutus uz Ventspils amatu māju. Amatmājā ir pārsteidzošs notikums. Ir atbraukuši ciemiņi, atvezdām līdzi neparastu izstādi. Izstādē varēs apskatīt, tātad ekspozīcijā mamutu skeleti un arī liecības, vēsturiskas liecības, kā arī varēs uz planšetēm vērot darba procesu par šiem izrakumiem un par šīm vēsturiskām liecībām. Tātad amatmājā var apskatīt šo izstādi sākot ar 13. martu līdz pat 9. aprīlim. Jānāk un jāskatās. Jau 3. gadu marta 1. sestdienā Ventspils muzejā tiek rīkoti svētki ģimenēm ar bērniem. Šo svētku ierosme aizgūta no Japānas, kur 3. mēneša 3. dienā tiek svinēta meiteņu diena. Savukārt Ventspils muzejā tā ir princešu un pirātu diena, kuri šogad ceļoja uz Itāliju. Šodien pilī svētki, princešu un pirātu diena, jau 3. reizi. Tas nozīmē to, ja šodien varbūt Japānā tiešām svin īstos princešu svētkus, princešu dienu, tad sākot 3 gadus atpakaļ mēs sākām ar Japānas svētkiem. Bet šodien mēs esam skaistajā saulainajā Itālijā. Un man prieks, ka šodien ir ļoti daudz ieradušās princeses, skaistas sapucētas un pirāti. Un mēs varam svinēt un domās doties ceļojumā uz Itāliju. Jo, kā jau jūs varbūt dzirdēsiet, visur skan itāļu valoda. Pasaules skanīgāko valodu palīdzēja sadzirdēt itāļu valodas un kultūras studijas Avante audzēkņi. Neapolitāniešu un sicīliešu dejas demonstrēja horeogrāfijas ansambļa konfetī dejotāji. Uzstājās arī Ventspils mūzikas skolas audzēkņi, bet karnevāla noskaņu radīja Jaunradas nama modes teātra dzīvās lelles. Pils galerijās bija izvietotas radošās darbnīcas, kuras arī sniedza ieskatu Itālijas kultūrā un tradīcijās. Princešu un pirātu diena Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī bija kupli apmeklēta. Skolēnu brīvdienās no 12. līdz 18. martam slēpošanas kalnā Lemberga hūte īpašas cenas pacēlājiem, inventāra nomai un kameršļūkšanai. Visam viena cena, 1 lats un 50 santīmi. Tāpat visi interesanti tiek aicināti arī uz pavasara sagaidīšanas un sezonas noslēguma izklaidējošu pasākumu, kas notiks tieši Lemberga hūtē, sestdien, 17. martā. Aktuālākā informācija slēpošanas kalna Lemberga hūte mājaslapā www.lembergahūte.lv, kā arī zvanot pa tālruni 28 611 333. Tās bija ziņas Ventspilī. Visiem, kuri atzīmē Starptautisko sieviešu dienu, priecīgus svētkus! Uz tikšanos!